man tā Kurzeme likās tuvāk. Tāpēc es arī piekritu. Tajā laikā, kad sāku strādāt 85. gadā, vienīgais izmeklējuma veids bija rentgens. Iespējas diagnostikā, kas ir šodien, to nevar salīdzināt. Kolektīva sajūta, tā bija fantastiska. Es esmu Dainis Gielis, ārsts pēc izglītības un joprojām ar certifikātu ķirurģijā. Kopš 7. gada es esmu arī no sākuma Ventspils slimnīcas valdes loceklis un tagad Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes loceklis. Tas bija 40 gadus atpakaļ. 1985. gada 1. augustā, kad bija padoma laika, bija obligātā sadale. Beidzot, Rīgas medicīnas institūts tika sadalīts, uz kurieni jābrauc kuram. Un mana iemīļotā pilsēta bija Talsi. Es tur biju praksē, es tur gribēju arī iet strādāt, bet uz to brīdi jau tika gadu iepriekš pieņemts darbā arī jauns speciālists, kas bija pabeidzis Rīgas medicīnas institūtu, un man nebija vietas vairāk tur. Un tuvākā vieta bija Ventspils, kur bija nepieciešams ķirurgs, jo dzimis un uzaudzis es esmu Kuldīgā, un man tā Kurzeme likās tuvāk. Tāpēc es arī piekritu un parakstīju vienošanos, ka es braucu strādāt uz Ventspils slimnīcu. Tāda varbūt ne pirmo dienu, bet tās pirmās dienas, kas bija tā kopumā, protams, ka es atceros. Tās tādas, tagad jau ar tādu sentimentu var noskatīties, kā tas bija, kad uzsāka darba gaitas kā ķirurgs, jo tā kā viens no urologiem bija aizgājis uz Rīgu strādāt, doktora Gregera bija dekrētā un nebija kas īsti strādā. Bija nodaļas vadītājs Grundmans, tad bija urologs un ķirurgs vienā personā doktors Golšteins, un es biju trešais. Varbūt tas dienas darbs tā neiespiedās atmiņā, cik dežūrs tu palika viens pats dežurants, atbildēja gan par ķirurģijas pacientiem, kas tika atvest uz slimnīcu, gan arī par traumatoloģiskiem pacientiem. Un otrs dežurants, kas bija tā saucamais mājas dežurants, tika aicināts uz slimnīcu tikai tad, kad bija nepieciešams veikt neatliekamu operāciju. Tad viņš atnāca palīgā kā asistents un tad atkal devās projām. Bet jūs jau nevarat pat iedomāties, ka tajā laikā nebija jau mobīlie telefoni, bija tikai mājas stacionārie telefoni. Tās iespējas diagnostikā, kas ir šodien, to nevar salīdzināt. Tad vairāk vadījās no zināšanām un no tās pieredzes, kas jau bija tikai neliela uzkrāta, lai pieņemtu lēmumu, kā attiecīgā situācijā rīkoties. Tajā skaitā, vai veikt operāciju pie akūta apendicīta vai neveikt. Ja šodien mēs to ar vairākām analīzēm varam noteikt. Mēs varam izdarīt sonogrāfiju, mēs varam izdarīt kompjuteru tomogrāfiju. Toreiz tas viss bija ķirurga domāšanā un rokās un atbildībā. Tajā laikā, kad sāku strādāt 85. gadā, vienīgais izmeklējuma veids no izmeklējuma veidiem bija rentgens. Viss, vairāk nekā nebija. Varēja uztaisīt rentgenu, varēja uztaisīt kardiogramu, varēja uztaisīt analīzi. Un arī tad, tā kā toreiz šaurā lokā. Un tas viss ir gājis uz priekšu. Kāpēc tā salīdzina, ka šodien saka, ārsts apskatās visus izdarītos izmeklējumus un ar pacientu runā ļoti maz. Pacients nejūtās pietiekoši daudz, izstāstījis savu problēmu vai izrunājis ar to ārsti. Toreiz jau tas viss balstījās. Tev bija
kā mēs medicīnā saucam, jāievāc anamnēs, kā viņš ir saslims, kā tas viss ir noticies. Tad ir izmeklējumi, ko izdara ārsts ar savām rokām un savām zināšanām un fonendoskopu un rengens. Viss. Šodien, ja ir žultsakmeņi cilvēkam, viņu nosūta uz sonogrāfiju, un tur precīzi līdz dažu milimetru akmentiņam redzam. Toreiz deva kontrastvielu tādu speciālu, vakarā pacientam no rīta taisīja žultspulslim rengenu. Bet tā bija tāda miglas bilde, un tad tas rengenologs ar ķirurgu ilgi skatījās tajā bildē un domāja, ir tur akmeņi iekšā vai nav. Nu, diena un nakti mēs nevaram to salīdzināt. Mēs nevaram arī salīdzināt, kāds ir medikamentu klāsts. Ja? Toreiz bija nodaļas virsmās, vārdā Brinda viņa bija īsti saimniece nodaļas, ja? Jo ķirurgs atnāca uz darbu, veica pacientu vizīti un gāja uz operācijas zāli. Bet viss, kā tā nodaļas dzīve iekšējā notiek, tātad gan māsu darbs, kā tiek organizēts, gan sanitāra darbs, kā tiek organizēts, to jau nodaļas vadītājs neko, teiksim, tur viņam nebija laika, kad iejaukties. Brinda mācīja uzrīkot tādus iekšējus, neplānotus ķirurģijas nodaļas pasākumus, kurā tad, apsēdās visi pie galda, gan sanitāri, gan māsas, gan ārsti. Pārunāja daudz kādas lietas. Tā kolektīva sajūta, tā bija fantastiska. Es domāju, ka ļoti liels solis bija tomēr tas, kad izveidoja reģionālu slimnīcu. Nenoliedzami. Kāpēc liels solis? Tāpēc, ka pareizs ir uzstādījums, kad reģionālai slimnīcai vajag apkalpu zonu 100 000. Un ja mēs būtu palikuši Ventspils slimnīca, kā tāda, mums tagad pilsētā ap 33 000 dzīvo, novadā ap 10 000. Mēs saliekam, 42 000. Mēs būtu pati mazākā reģionālā slimnīca vai vispār būtu. Ja? Mums ir tomēr 7 ārsti, 7 specialitātes, kas dežūrē. Gan internists, ko agrāk sauc par terapeitu, gan bērnārsts, kas ir uz vietas, gan neirologs, gan ķirurgs, gan traumatologs, gan anestezologs, reanimatologs. Katrs speciālists jau ir ar savu pienesumu. Ja. Es domāju, vispār medicīna ies tas virziens, kur tagad tā saucamā personalizētā medicīna, ja, uz konkrētu cilvēku izmeklējumiem, tā skaitā imunoloģiju balstītu kopumu, tiks piemērot konkrēta ārstēšana. Es domāju, ka ļoti stipri iesauc ģenētiku uz priekšu. Es ļoti ceru, ka zinātnes, teiksim, attīstības rezultātā atradīs līdzekļus, kā ārstēt vēzi. Mēs jau tagad tās ejam strauji uz priekšu, kad slimnīca paliksies tikai dienas stacionāra veidā. Ja? Nepaliksies tepat diennaktīm. Ja? Kad atnāks, izdarīs manipulāciju un cilvēks dosies projām. Ja? Es redzu potenciālu traumatoloģiju ortopēdijā, taisno ortopēdijā es redzu. Tur ir jaunie doktori ļoti ambiciozi un viņi piedalās dažādās apmācībās, jau citas ārstus citās valstīs apmāca un viņiem ir savs redzējums, ko viņi grib attīstīt. Doktors Baginskis, ja tas ir runa par pēdas ortopēdiju, ja, tās lietas, ko citur nedara, ja, kad viņi to spēs apgūt un viņi tādu centru var izveidot. Ziniet, es
gribētu atkal runāt par cilvēkiem, jo tā ir tā slimnīca. Parasti lielākā daļa medicīnā dodas tādēļ, ka viņam ir aicinājums palīdzēt cilvēkam. Palīdzēt. Šajā veidā palīdzot, viņš gūst morālu gandarījumu. 100-gadē un nākotnē nāciet uz darbu, lai darbs jums rada prieku un lai jums nebūtu jāskaita stunda, cik ilgi līdz darbdienas beigām. Man tā ir bijis visu laiku. To es arī novēlu jums visiem. Pirmām kārtām kustēties vairāk. Kustēties. Ja jūs sasniedzot pensiju, paliksiet uz dīvāna pie televizora, ātri būs visas slimības jūs klāt. Tā kā es viņiem novēlu rūpēties. Šodien ir ļoti daudz informācijas. Izlasīt var visu kaut ko, bet galvenais ir kustēties un rūpēties par savu veselību.